Pēc zemnieku protestiem Eiropas parlamentā notika balsojums, kur ierosināja Polijas konservatīvie, kuri vēlējās ierobežot Ukrainas lauksaimniecības produktu importu Eiropas Savienībā, jo pret to protestēja poļu zemnieki un kopumā tas pasliktināja zemnieku stāvokli Eiropā. Šeit interesanti pavērot, kā balsoja Latvijas pārstāvji, jo šeit Latvijā viņi visi stāsta pasakas, kā viņi aizstāv zemniekus, bet tad, kad bija reāli jābalso par zemnieku interešu aizsardzību, izrādījās, ka Sandra Kalniete, Inese Vaidere no partijas Vienotība abas nobalsoja pret šo zemnieku interešu aizsardzību, kur bija ierosinājusi Polijas konservatīvie. Īpaši interesants bija triks, kur izspēlēja Roberts Zīle, no lielo zemnieku aizstāja Nacionālās partijas. Poļu konservatīvi viņam principā ir kolēģi. Viņam tātad kolēģi būtu jāatbalsta, bet atbalstot kolēģis viņam sanāktu aizstāvēt zemniekus un balsot pret Ukraiņiem. Pret Ukraiņiem balsot Roberts Zīle, acīm redzami, nebija gatavs, un aizstāvēt zemniekus arī nebija gatavs. Tāpēc viņš atrada brīnišķīgu izēju, kuru viņš ļoti bieži lieto. Viņš, saņemot savus 8000 cik tur algu, vienkārši neatnāca uz darbu un nebalsoja.